Jā, kā jau Lina minēja, tad droši rakstiet jautājumus chatā. Pēc tam noteikti arī varēs uzdot mums, bet katrā gadījumā no sākuma vieglāk būtu uzrakstīt chatā, lai neaizmirstās, un tad beigās mēs atbildēsim, vai arī kolēģi Linda jau pa ceļam atbildēs jums uz kādiem no interesējošiem jautājumiem. Un jā, kā arī minēja, mēs arī nesen bijām CESvainē, arī parādījām dažādas lietas un arī aktīvi ar dažādiem mūsu sadarbības partneriem un uzņēmumiem, kur mēs strādājam, mēģinām arī nodrošināt testa programmas un nomas, kas palīdz arī jums pašiem uz vietas izmēģināt kaut kādu dažādas produktus, piemēram, Insplinga testa programma, kas ir gan vairāk domāta sākumskolām un pamatskolām, arī pirmskolas izglītības iestādēm, kur uz mēnesi ir iespējams paņemt produktus ar dažādām idejām, kā viņus pielietot, un tad arī testēt savā iestādē. Tas arī ir pilnībā bez maksas, un tā mūsu mērķis tiešām ir mēģināt vairāk palīdzēt gan ar dažādiem testiem un demonstrācijām, gan arī mēģinot izveidot pēc iespējas vairāk dažādas mācību materiālus. Lielākoties visiem rīkiem arī ir nodrošināti dažādi jau gatavi mācību plāni, tad to mēs cenšamies arī lokalizēt iespēju robežās. Bet jā, pirmkārt, paldies, ka jūs esat ieradušies, kas ir šeit. Man ir liels prieks, ka daudz cilvēkus redzēt. Un jā, tad varbūt sāksim, un es varbūt nedaudz sākt ar to, kāpēc tas vispār ir tik ļoti svarīgi arī skolniekiem, kuri kā mums ir tehnoloģiski advancēti, bet tā situācija jau diezgan arī no uzņēmuma puses, kur ir nākamie darba devēji, ir tāda, ka jau šobrīd nepietiek tie cilvēki, kur īstenībā tiešām saprot digitālās prasmes, saprot tehnoloģijas, spēj kritiski domāt. Ja? Kāds man liekas, runāja. Un arī analizēt datus. Un, lai gan mums liekas, ka šie jaunieši ir tādi, es pieņemu, ka jums varbūt kā skolotājiem, jūs redzat arī citu situāciju, bet man liekas, kā sabiedrība liekas, ka jaunieši jau ir tie, kas smāk lietot tehnoloģijas un visu saprot un ļoti ātri mācās un visu var atrast internetā un dažādās ierīcēs. Patiesībā pētījumi parāda to, ka viena trešdaļa no vecuma 13-14 gadu, kur jau ir pietiekoši lieli bērni, kuriem vajadzētu, kuri tehnoloģijas jau ir advancēti, viņu dzīve būtībā ir šīs tehnoloģijas, dažādi gan datori, gan ierīces, gan vietāluņi. Viņi tomēr īstenībā nezina, kā pielietot šīs tehnoloģijas mērķtiecīgi un ar jēgpilnu. Tas nozīmē, ka kurā gadījumā viņiem ir problēmas, ja viņiem ir nepieciešams to nākotnē būs pielietot darba vidē un vispār saprast, kā tas, ko viņi dara, strādā. Un nesen arī Dell veids pētījumu, kur viņi aptaujāja par to, kas būtībā ir tās nākotnes prasmes, kas ir šobrīd jāiemāca bērniem, kas atrodas pamatskolās, vidusskolās. Un izrādās, ka 85% no šī pētījuma rezultātiem tāda, ka tie darba vietas, ko mēs šobrīd strādājam, tās vairāk neeksistē. Tās tiks aizstātas lielākoties ar mākslīgo intelektu, ko jau mēs šobrīd ļoti aktīvi redzam. Un arvien vairāk ienākot darba vidē ir arī, kad augstskolās, nezinu, vai vidusskolās, jo skolnieki sākuši rakstīt savus darbus, izmantojot dažādus ChatGPT vai kādas citus rīkus, kas jau pilda viņu mājas darbus daļai viņa vietā. Bet tas tikai šī tendence turpināsies, un šī tendence arī ienāks aktīvi darba tirgu. Bet, protams, tiem bērniem jāiemācās, kā to izdarīt. Tā, lai tas būtu jēgpilni, nevis tas vienkārši atvieglotu, lai viņi vienkārši nemācītos. Un otra daļa, protams, ir robotika, kas lielu daļu darbu aizstās no tā, ko mēs šobrīd darām. Un kas ir tās prasmes, tie pašā pētījumā arī tika izdalīts tās prasmes, ko viņiem šobrīd būtībā ir jāiemācās. Tas nozīmē gan skolā, gan ārpus skolas, kas ir tās prasmes, kas 2030. Gadā, kad viņi būtībā tie bērni, kas šobrīd ir pamatskolā, un tie, kas ir arī būtībā vidusskolā, ja viņi beigs, tad universitātes, kas ir tās prasmes, kas viņiem būs nepieciešams, lai viņi būtu spējīgi atrast darbu, atrast labu darbu un izveidot savu dzīvi. Tad pirmā un pats svarīgākā ir izpratne par digitālajām tehnoloģijām. Te ir domāta tāda, ka tā izpratne tiešām ir, kad viņi saprot, kā viņas darbojās, viņi saprot, kādas tehnoloģijas pastāv, ko viņi viņām var izdarīt, viņi spēj komunicēt tehniskā valodā, viņi saprot, tas nozīmē dažādus terminus, viņi spēj tos pārtulkot un gan no klienta vajadzībām, gan arī tā kā
ir šos nodevumus arī nodot tālāk tam, kas izpildīs. Tad nākamais, protams, ir darbs papildinātā realitātē. Tas nozīmē darbs tieši ar mākslīgo intelektu, kuram nodot šos te visus rīkojumus, uzdevumus, tāpēc, ka ir diezgan liels skaidrs, ka, protams, mākslīgais intelekts var izdarīt daudz, bet mākslīgais intelekts nekad īsti nesapratīs cilvēku un cilvēku vajadzības. Sevišķi to var redzēt jau šobrīd ienākot cilvēkiem pasūtot to daudzās lietās, viņi nespēja noformulēt to, kas viņiem patiesībā nepieciešams. Tas nozīmē, ka tam konkrētajam cilvēkam, kuram mums būs jāsaprot ļoti labi, gan jāizprot tā cilvēciskā puse, gan arī to, kā pēc tam to pārtulkot konkrētajiem mākslīgiem intelektam, veicējiem, kurš šos uzdevumus pēc tam izpildīs. Un, lai gan tas liekas tāds salīdzinoši viegli, tie pašā brīdī ir ļoti daudz tehniskās nianses apakšā un ir jāsaprot ļoti labi pamatprincipi. Piemēram, programmēšana vairāk nebūs nākotnē visās liela daļa programmēšana veiks tomēr mākslīgais intelekts, bet kādam ir jāpasaka, ko tam mākslīgajam intelektam ir jāuzprogrammē. Un jāsaprot, ko nepieciešams uzprogrammēt, lai dabūtu to rezultātu, kas ir nepieciešams, kas tomēr diezgan prasa daudz. Tāpat, protams, zaļā ilgtermiņa domāšana joprojām paliek tas trends, kad mēs tomēr cenšamies dzīvot zaļāk, lai joprojām arī uzņēmumiem tā būs ar vien lielāku spiedienu gan no sabiedrības, gan no valsts, kad visiem uzņēmumiem un tostarp arī darbiniekiem ir jāspēj domāt ilgtermiņā un jāspēj domāt, kā efektivizēt savu darbu, lai nodarītu mazākot bojājumus zemē un vairāko pienesumu. Tas pats arī, protams, ir kritiskā domāšana analītika. Tā, man liekas, ir bijis svarīgi visos laikos, bet tas arī turpinās pieaugt. Tas, ka viņiem ir jāspēj domāt kritiski, viņiem ir jāspēj analizēt dažādas situācijas, saprast viņas, tos arī radīt risinājumus, kas šobrīd nav mums iedomājami, jo liela daļa praktiskā darba aizies projām, kas nozīmē, viņiem būs nākotnē, mums arī būs ļoti daudz jākoncentrējas to, ka mums būs jārada risinājumi situācijām, kurām mēs neesam saskārušies, jo to visu rutīnas darbu lielu daļu tomēr ilgtermiņā pārņems tehnoloģijas, kas arvien straujāk ienāk mums apkārt un atvieglo mūsu dzīvi. Tas pats arī nozīmē, ka arī tagad jau mēs sākam redzēt to, ka arvien vairāk sāk strādāt virtuālajā vidē un komunikācijas starp cilvēkiem klātienē un virtuālajā vidē ir pilnīgi kaut kas cits. Mēs jau Covid laikā redzējām, kā tas izvērtās. Un tas tikai turpināsies, ka mēs strādāsim pārobežu projektos vai kompānijās, un mēs bieži vien nesatiksim šos cilvēkus klātienē. Šī komunikācijas prasme attīstīšana, kad strādā komentās, bet attēlināt un tomēr noturšot aktivitāti ir ļoti svarīga. Divas lietas, ko arī mākslīgās intelekts un roboti nepārņems, ir, protams, radošā domāšana un emocionālā inteliģence, kas ir jāmācās, kā sastrādāties vienam ar otru un kā radīt dažādus risinājumus, kā saprast, ka no punkta A uz punktu B var nonākt vairākos veidos, un kad tev kā cilvēkam ir jāatrod labākais, efektīvākais veids, kā to izdarīt konkrētajai situācijai. Tas nozīmē, ka tev ir jāmācās veidot savi risinājumi, jātestē, jāeksperimentē un jāsaprot, ka tu vari atkārtot, radīt kaut ko, izveidot, izanalizēt un no jauna būvēt. Tas pats arī emocionālā inteliģence, ka tev ir jāspēj saprast cilvēku, jo lielākā daļa darba arī kļūs vairāk uz cilvēkiem orientēti, praktiskie darbi vairāk aizies. Tas tehnoloģijām nozīmē, ka ir vien vairāk un vairāk būs tieši komunikācijas starp cilvēkiem, kas nozīmē, ka ir jāspēj saprast cilvēku emocijas, jāspēj saprast viņu teikto un to darīt arī starpkulturālā vidē. Protams, nepārtraukta mācīšanās, tas neko nepazudīs, un tas būs arvien vairāk un vairāk. Tas nozīmē, ka jau skolas laikā bērniem ir jāsaprot, ka mācīšanās ir nevis tāds sloks, kas viņiem šobrīd, man liekas, pārsvarā liekas, bet ka tā ir iespēja sev attīstīt, un līdz ar arī visu jaunā ienākšanu, tā mācīšanās tempu jūs tikai straujāk, un viņiem ir jāsaprot, kā mācīties ātrāk, kā visu laiku nepārtraukt to darīt, un kā saglabāt šo inerci, ka tu apgūst informāciju un sadala to. Un, protams, pats pēties, bet arī ļoti svarīgs ir līderība, lai savā starpā tieši vairāk sāktu cilvēki sarunāties, vadīt komandas dažādos apstākļos un motivēt cilvēkus. Tas ir tāds īsi ieskats, kāpēc, kas būtībā ir, uz ko mēs virzamies un kas arī ir jāiemācās šiem skolniekiem.
ja to nedaudz vieglāk saliek tādā nedaudz saprotamākā karkasā, tad būtībā tas sadalās 3 daļās. Viena noteikti ir programmēšana, kā es minēju, pati programmēšana ļoti lielā mērā tiks darīts ar mākslīgo intelektu. Tomēr, lai to varētu palūgt mākslīgam intelektam izdarīt, tev ir jāsaprot, kas tas tāds ir. Tev ir jāsaprot, pirmkārt, pati valoda, dažādas valodas, ko pielieto programmēšanā. Ir jāsaprot, kāda problēmas risināšana, kaut vai elementāri sākot no bērndārza un pirmskolas un pirmajām klasēm jāiemācās virziena valoda, ir jāiemācās, ka ir jādara secīgi lietas viena pēc otras, ka darbībām, lai tu pīkstinātu robotu roku, tev ir elementāri jāpasaka, ka viņam ir jāizdara pirmā kustība, otrā kustība, trešā kustība. Tu nevari pacelt uzreiz roku, tā roka paceļās lēnākā garām, kam ir jānotiek, lai tā roka paceltos. Tie ir vairāki mazi solīši, kas saliekās kopā, un tas ir tā pirmā lieta, kas viņiem ir jāapgūst, ka ir jābūt tai secīgai domāšanai. Tāpat arī ļoti svarīga lieta ir mācīšanās par to, ka tu vari kļūdīties un mācīties no kļūdām, un ir sevišķi skolas vidē, augstskolu vidē un bērndārs vidēs. Tā ir iespēja viņiem mācīties un saprast, ka viņi var eksperimentēt, viņi var kļūdīties, viņi var mācīties no tā, ko viņi pieļauj kādas kļūdas, un nākamajā reizē izdarīt labākas lietas, atrast labākus risinājumus. Un tas arī bieži vien ir pamatā šāda tipa mācīšanai, ir, kad no sākuma viņi iztestē hipotēzi, viņi pēc tam viņu apskata, un tad viņi sāk meklēt jaunu, labāku risinājumu. Nevienmēr tas nozīmē, ka viņi kļūdījušies, dažreiz viņi kļūdījās, nozīmē, viņi iet atpakaļ pārbauda, ko viņi ir izdarījuši nepareizi, kas bija nepareizi, kāpēc bija nepareizi, un sāk no jauna. Ja viņiem viss ir sanācis, nākamais uzdevums ir, kā tu vari izdarīt to labāk, ar mazāk soļiem, ar mazāk kustībām, ar mazāku laiku, ātrāk, lai efektivizētu šo te un pakāpeniski uzlabot savas prasmes. Es nezinu, radošums ir ļoti, ļoti svarīgs, jo tā ir tā lieta, ko ir grūti aizstāt, un ko, visticamāk, vēl tuvākajā laikā neaizstās. Tas nozīmē, bet priekš tam ir vajadzīga kārtīgi izpratne par to, kādas ir iespējas, spēja domāt un rast tos risinājumus, ļaut eksperimentēt, nonākt tiešām no tā punkta A līdz punktam B caur C un D un E un F un visādos dažādos veidos, kamēr viņi nonāk līdz tam rezultātam un saprast, kādi tie veidi arī ir. Tāpat arī ar radošam ir ļoti svarīgi, lai tie bērni būtu motivēti un viņi vēlētos iesaistīties un ļaut viņiem parādīt, ko viņi māca. Bieži vien izmāk, ka mēs braucam uz demonstrācijām, ir kaut kāds brīdis, ka mēs bērniem pašiem ļaujam, mēs viņiem uzdodam uzdevumu, mēs no sākuma viņiem parādam elementāru lietu, ko viņi izdara, vienkāršot piemēru, un tad ļaujam viņiem eksperimentēt un grupās to darīt. Un bieži vien viņi tiešām arī sanāk grupā, kopā, strādā kopā, ar to vienu robotiku meklē tos risinājumus, un mēs viņiem ļaujam pašiem uztaisīt sarežģītākie uzdevumi. Izejot to vienkāršo principu un sēdēt grupā, viņi saliek galvas kopā, kas veido viņu starpā sadarbību, un viņi mēģina uztaisīt vien sarežģītāks un sarežģītāks uzdevums. Piemēram, sākuma skolā mēs sākam viņiem palūgt uzrakstīt vienu vārdu, mēs parādām, kā var aizbraukt līdz burtam ar kādu no robotiņiem, kas ir bez ekrāna. Tad nākamais uzdevums viņiem būtu uztaisīt vārdu. Pēc tam jau uztaisīt teikumu, izburtot šo te. Bet to darīt grupās, mācīties vienam no otra un veidot sarežģītāk, pašiem turpināt savu sarežģītības līmeni pēc tā, kā viņi attīstās. Un tad, protams, nākamais ir inovācijas, kas ir tā trešā lielā grupa, tas ir saprast, kādi produkti ir nepieciešami citiem. Un tas ir arī tāda lielākā prasme, kas būs jāapgūst, ir spēja saskatīt šo te kopainu, spēja saskatīt nākotnes problēmas, kuras būs jārisina, jo tās jau, kas ir atrastas, tās no tām visticamāk jau būs attīstīti mākslīgā intelekta vai arī robotikas risinājumi. Kas nozīmē, ka viņiem, lai viņi būtu nākotnē konkurētspējīgi, ir jāspēj pamanīt problēmu situāciju un tad saprast, kas tieši ir nepieciešams, kas ir jau uz inovācijām vairāk. Un tad var redzēt, kā ir tas modelis, kā to lietot. Tad pirmais tiešām ir kāds konkrēts uzdevums, tas var būt ja kāds lielākoties mācot, mēs pēc tam iziesim cauri vairākiem mācību plāniem, dažādām vielām, tā īsumā ieskatīt jums idejas, bet pārsvarā ir tā, ka sākas ar teoriju, bērni apskata kādu no tēmām, pēc tam tiek izvirzīt kādu problēmu vai lietu, kas viņiem jāizdara. No sākuma viņi tad izdomā savā starpā šo te problēmas risinājumu,
Viņi viņus uzliek uz papīra, izdiskutē savā starpā grupās, lielākoties visi šiem te dažādiem rīkiem darbība notiek vismaz pāros pat 2, varbūt pat biežāk atšķirībā no konkrētās lietas un mērķa, lai arī tomēr veidot šo te komunikāciju starp viņiem un veidot to tomēr tādu sadarbības mācīšanos, arī sadarbību kā tādu. Pēc tam tas, ko viņi dara, ir rada šo te viņu izdomāto risinājumu, ko viņi ir izdomājuši, ticamāk, vai sēžot, vai papīru, vai varbūt klasē kaut ko zīmējot, viņi uztaisa risinājumu vai prototipu, kā kurā gadījumā atšķirībā kāds rīks tiek ņemts, un tad viņi šo te risinājumu vai prototipu, viņi eksperimentē, vai šis te risinājums atrisinājumu to manu problēmu. Ja, piemēram, mums jāliek robotu rokai māt kā cilvēku rokai, vai šī robota roka pamāja, vai man programma, ko es uzrakstīju, mans risinājums, kā man likās, ka tai rokai būtu jādara, to izdarīt. Tad viņi prezentē savu ideju, ļoti bieži arī šīs mācību nodarbības ietver to, ka viņiem ir jāprezentē savas idejas, savi risinājumi visai klasē, vai vismaz kaut kādām grupām. Tad laikā viņi izdiskutē, kas gāja labi, kas gāja slikti, paklausās arī no saviem klases biedriem ieteikumus, risinājumus un varbūt kā viņiem gāja viņu pieredzi un salīdzina. Pēc tam viņiem dots laiks iespēja ir apdomāt visu, ko viņi dzirdēja, ko viņi izdarīja, ko viņi redzēja, kādu informāciju viņi ieguva apakaļ un veidot citu risinājumu. Kā es minēju, ja, piemēram, risinājums nestrādāja, tad meklēt, saprast, kas bija tā kļūda, kāpēc tas nestrādāja, un no jauna uzprogrammēt vai no jauna izdarīt šo darbību. Ja risinājums strādāja, bet viņš varbūt nebija efektīvākais, kas visticamāk arī būs, jo tā ir pirmā reize, ka viņi to dara, tad jau nākamajā posmā viņiem ir jācenšas uztaisīt labāks risinājums. Un šādā veidā tas būtībā iet uz aktu. Kad atkal viņi atgriežas, atkal viņi strādā pie tā jaunā risinājuma, atkal viņi uztais prototipu, atkal viņi eksperimentē. Un tad atkal dalās. Šādā veidā šo te tā kā apli uztaisot un arvien padziļinātāk mācoties. Ļoti daudz tas ir patstāvīgais arī darbs, ko viņi paši dara, ko viņi paši tā kā iemācās, un skolotājs un skola vairāk ir vide, kas viņiem palīdz sasniegt to mērķi un atbalsta viņus vairāk nekā jebkas cits. Un, jā, tā ideja ir tāda, ka tā pieredze vispār mēs uzņemam vairāk informāciju, tad viņi arī palīdz apgūt šo te visu un arī atcerēties labāk. Te arī bija pēc no pētījuma statistika par to, ka tiesa uzlabojās zināšanu nodarbību 75%, jā, tiek izmantot kaut kāda veida pieredze, ka viņi tiešām to dara praktiski, bet praktiski tādā veidā, kas viņiem arī, kas viņus interesē. Un, jā. Tad ir dažādi STEM rīku veidi. Varbūt, ja jums ir vēl kaut kādi jautājumi, pastīšos, Linda, ir kādi jautājumi, ja varbūt pirms es virzos uz tādu nākamo daļu? Jā, uz šo brīdi bija par pētījumu, par kuru tu stāsti, vai ir iespējams iepazīties plašāk? Jā, es sūtu taipastiņu, es pēc izsūtīšanas saistīgiem materiāliem video ierakstu, tad jums arī pielikšu klāt linku uz šo te pētījumu, ko es pieminēju. Jā, protams. Ir tāda pēc tam rīku ir daudz un dažādi, arvien vairāk un vairāk šis ienāk gan pasaulē, gan arī Baltijā. Diemžēl jāsaka, ka Igaunija un Lietuva ir mums diezgan liels solis priekš. Igaunija cevišķi, viņi jau no kādas, man liekas, 7-8 gadus centralizēti iepērk dažādu tehnoloģiju skolām. Tas var tie dažādi 3D printeri, tie dažādi lāzergriezēji, ar kuriem viņi izgriez dažādus 3D moduļus, tas ir virtuālās realitātes brilles, tie ir dažādi veidi roboti, sākot jau no bērnu dārza līdz skolas līmenim, vismaz Igaunijā, bet pilnībā visos bērnu dārzos, man liekas, varbūt kādā vēl nav, bet, gandrīz 99% noteikti ir jau, viņi izmanto jau robotiku, mācoties dažādas priekšmetus, un kā viņi to dara, ir tas, ka viņi iesaista gan ļoti daudz un dažādu tēmu apguvē. Es minēju, ir arī dažādi, piemēram, robotbitītes un dažādi elementāri programmējumi robotiņi, kuriem būtībā tu spied podziņas un pasaka viņiem braukt taisni vai pa labi vai pa kreisi. Un viņi izmanto šīs ierīces, lai apgūtu, piemēram, atkritumu šķirošanu. Viņi liek robotiņiem šķirot atkritumus.
Viņi liek robotiņam zilbes mācīties, viņi liek robotiņam savākt ūdens labumus. Vai šādas lietas, izmantojot to robotu kā papildus līdzeklis, notur šo bērnu uzmanību. Bērni ļoti bieži viņi uzreiz viņiem uzkrīt virsū, viņi pieraduši pie tehnoloģijām. Līdz ar to viņi to mācīšanos vairāk uztver kā spēli, bet tā ir mērķtiecīga spēle, lai viņi apgūtu šo nepieciešamo informāciju. Un Lietuvā šobrīd ļoti aktīvi ievies Millennium programmu, kur vairāk nekā 200 skolās tiks izveidotas dažādas STEM laboratorijas. Arī vēlāk parādīšu vēl kāda tāda izskatās, tā būs no Rumānijas. Bet viņi savukārt iet uz to, ka viņi mēģina izveidot tādus kā centrus pašvaldībās, uz kuros var skolniekiem doties un mācīties. Igaunijas pieredze bija vairāk, ka viņi to darīja katrā skolā. Un pasaulē būtībā arī dalās šīs pieredzes vai nu ir centralizēti pašvaldību ietveros laboratorijas, kurām skolas ir aizbraukt un izmanto šīs tehnoloģijas, vai arī iepērk skolas katra savu tas, ko viņiem ir nepieciešams. Un tad tādi lielākie veidi, bet ir vēl ļoti daudz, es salika dažas produktiņas. Viens noteikti, ko vieglās skolām ir uzsākt tā virtuālā paplašinātā realitāte, kam ir vislielākais pielietojums skaits mācību vielziņā. Ir sevišķi ņemot vērā, tur noklājas gandrīz vai visi priekšmeti kaut kādā līmenī. Katram, protams, kaut kam ir mazāk saturs, kaut kam ir vairāk, piemēram, sportam būs mazāk, sportam pārsvarā tur būs kādas olimpiskās spēles vai pārsvarā būs olimpiskās spēles vai kādas citas sacensības, ko skolnieki var skatīties virtuālā realitātē. Tas ir vairāk tāda aktīvāka lieta, ko darīt, bet, piemēram, ļoti daudz satura jau ir virtuālā realitātē par ģeogrāfiju, vēsturi, matemātiku, fiziku, ķīmiju, kur cilvēks var ieiet skolnieku reāli ieiet mācīties, no kā veidojas asinsvadi, kas atrodas asinsvadā, viņa iekšējo saturu, kā var uzbūvēt cilvēku ķermenis, no kā ir uzbūvēta Zeme, no kā sastāv kosmos. Dažādi šīs tēmas iet un pētīt, tāpat arī literatūrā jaunākiem bērniem iet cauri pasakām. Vai, apakšā tur, piemēram, ir elementary ekrāns, kas ir tā kā viņa brillēm ir 3D, kad uzliek brilles uz ekrāna, viņš iznāk nedaudz ārā. Tur, piemēram, ir izjaukt dažādas tehniskās lietas, var arī mācīties par planētām. Bet tas viss viņiem ir vairāk kā pieredze. Viņi pat tomēr tie animētajā vidē, ieieši tajā virtuālā realitātē, tavs smadzenes tomēr to uztver par reālu. Un tu aizbrauc uz to vietu, tu piedzīvo tās lietas, kas tur ir, un tu mācoties, tu vizualizē labāk. Arī dodoties dažādiem apskatu objektiem, skatoties ziemeļplāzmas, tur tiešām saturs ir ļoti daudz dažādas lietas, un tas arī līdz ar to ir vieglāk piemērots ieviešanām skolām, tāpēc tas nosaka lielāko priekšmetu daļu. Tad ir dažādi pētniecības un prototipēšanas rīki, piemēram, dažādi pārnēsājumie mikroskopi, kas ir varbūt sākuma skolai un pirmskolas izglītībā sākuma skolai, kur bērni var doties paskatīties ārā kādas lietas ar mikroskopu, papētīt padziļinātāk, vai 3D printeri, kuriem var veidot dažādus prototipus, ir lāzeru griezēji, kuriem var arī izveidot dažādus grabējumus un prototipus, ko var pēc tam testēt. Tāpat arī, piemēram, noteikti pēc labāk pazīstamais būs LEGO Education rīki, kas ir šeit bija piemērā tieši Spikes, kur var veidot dažādas robotus, kas veiks dažādas lietas, noteikti var pārbaudēt un eksperimentēt ar to, vai jūs risinājums vai izveidotā lieta ir precīza. Tāpat arī, protams, ir visādi citi, kā Fable, ļoti arī piemēros apskatīsim. Viņi var pārtaisīt kā cilvēku, viņi var braukt, viņi var zīmēt, viņu var darīt ļoti daudz, viņi var spēlēt arī tenisu, var mēģināt galda tenisu, viņš arī spēlē. Un mācīt tādas lietu apguvi un iesaistīt. Es pēc tam parādīšu, kā to var iesaistīt citos priekšmetos, kas nav programmēšana, vai sasaistīt ar citām tēmām, kas nav programmēšana. Tāpat arī var redzēt robotbiti un dažādas arī, kas varbūt ir vairāk aplikācijas, ar ko mācās programmēt, vai ar ko mācās dažādā veidā. Bet tā visa ideja, ka tu mācies ar tādu kā rotaļlīgu spēlēšanos. Bet uzņem to visu nepieciešamo informāciju un apgūst tās nepieciešamās prasmes, ko es iepriekš minēju. Tādā veidā. Un tā, kā es minēju iepriekš, tā pieeja ir tāda, ka
Skolniekiem būtībā ir izveidot šī vide, kur viņi mācās, kur viņi var eksperimentēt, šeit gan liela bildbēs, kā viņi paši taisa kaut kādus objektus un lietas. Bija tikai nesen bija Igaunijā, un tur bija vesela pēcstundu skoliņa, kur bērni dodas, viņiem ir pieejams visādi roboti, visādi 3D printeri, griezēji, visu, ko vien var iedomāties. Un tās ideja ir tāda, ka bērni var iet uz turieni, viņi viens otram palīdz. Tur nav skolotāji, tur ir mentori, kuri pieskat, lai, protams, bērni, ejot pie griezēja, viņi var to darīt tikai pieaugušo vai ejot pie kādām nopietnākām lietām, viņas pieskata. Bet savādāk bērni darbojas paši, viņi paši iedomā, ko viņi grib uztaisīt, viņi paši viens otram palīdz. Lielākoties viņi atrod kādu, kurš parasti ir kāds bērns, kurš pārējiem palīdz un pastāsta, un viņi savā starpā sadarbojoties mēģina radīt jaunas lietas, jaunas risinājumus. Iemācās, viņi ir izdomājuši, ka mēs gribam uztaisīt to, viņi uztaisīt brītiem, protams, viņiem arī ir izaicinājumi, kas viņiem ir jāuztais, lai tas būtu tādā konstruētā veidā darīts. Bet tā ir vieta, kur viņi aiziet un viņi mācās paši, un viņi paši ar prieku tur iet, viņi paši tur arī ir virtuve, viņi taisa savēs un visu kaut kādas tādas lietas dara, bet tā visa vide ir taisīta tā, lai viņiem drīzāk tie pieaugušie ir kā tādi mentori, kuri palīdz, ja viņi ir iestrēguši, palīdz atrast virzienu, palīdz nodrošināt to, ka viņiem ir tas, kas viņiem ir nepieciešams, bet viņi ir tie, kas rada idejas, viņi ir tie, kas rada risinājumus, viņi ir tie, kas testē. Un līdz ar to tas strādā. Viņi tiešām, tie bērni ir ļoti aktīvi, viņu rezultāti arī ir ļoti labi. Tās lietas, ko viņi izdara, ir, man liekas, pusi no tā mēs pat nevarētu izdarīt. Līdz ar to tas ir tas veids, kā viņi mācās. Viņi iemācās ļoti daudz par programmēšanu, par sadarbību, par radošo domāšanu, par dažādu problēmu risināšanu, par datu apstrādi, sevišķi sarežģītākiem uzdevumiem, kur nāk iekšā dažādi dati, kas viņiem ir jāapstrādā, lai varētu uztaisīt sensors, kas atpazīs lietas, lai izmantot viņus arī. Līdz ar to tas ir tāda vide, kurā viņi vairāk paši darbojas, un tiešām tas skolotāja uzdevums ir vairāk viņus vadīt. Un godīgi sakot, kā es minēju, lielākoties visiem šiem produktiem, cik es zinu ražotājs, viņi visi cenšas ļoti aktīvi nodrošināt arī materiālus, lai palīdzētu uzsākt un palīdzētu novadīt šīs dažādās nodarbības un ļaujot tieši skolotājiem vairāk koncentrēties uz to, lai viņš var mentorēt šos skolniekus klases laikā, nevis uztraukties par to, kā viņam novērtēt un kā sastrukturēt stundu. Jā, es teicu, ka parādīšu, kā izstāst ar laboratoriju. Šī ir laboratorija no Rumānijas, kur arī viņiem ir vairāki simti šādu laboratoriju, tiek būvētas visā valstī. Viņām ir, būtībā skolnieki sēž klasē, un tad viņi var strādāt pie dažādām lietām. Viņi izmanto gan virtuālo realitāti, gan robotiku, gan tur priekšā ir griezējs, ar ko viņi var izveidot savus modeļus. Un tad skolotājs izstāsta pārsvarā teoriju sāk, parāda elementāru piemēru, tad jau bērni sāk darboties paši. Tad, kā es minēju, jāizveicina varbūt cauri pāris piemēriem, bet ir vēl daudz. Šeit ir, es paņēmu cilvēku un robotu ķermenis, tātad iesaistot gan virtuālo realitāti, gan arī robotiku. Tad mērķis ir apgūt par cilvēku locītavām, iemācīties uzbūvēt un arī iekustināt robotu. Robotam ir līdzīga roka kā cilvēkam. Vismaz tādā pašā līmenī ir locītavas vietas. Tā ideja ir tāda, ka no sākuma apskata teoriju kopā ar skolotājiem, bet cilvēku locītavām, varbūt arī par mehānikas rašībā, kā stunda tiek strukturēta. Pēc tam viņi dodas virtuālajā realitātē un izpēta cilvēku ķermeni. Pastāsta, kādas ir acis, kāds ir skelets, no kā sastāv dažādas cilvēku ķermeņa daļas. Ir arī ļoti daudziem gan pusē no paplašinātās realitātes, kur viņi var grozīt un skatīties, no kā sastāv cilvēks, kas mēs esam. Pēc tam viņiem tiek uzdevums kopā ar skolotāju, viņi uztaisa vienkāršotu, jau būtībā uzrakstītu programmu, ko skolnieki paši skatās, uztaisa savā pusē, kur viņi iekustina nedaudz šo te roku robotu, kur ir līdzīgi cilvēku rokai. Pēc tam jau viņiem tiek uzdots, piemēram, pamāta ar šo te robotu roku, un to jau viņi dara paši. Protams, skolotājiem tiek iedots arī kods,
kas ir tā kā viens no veidiem, kā to izdarīt, lai jums ir piemērs, kā to darīt, lai nav jādomā, jāmācās programmēt, līdz ar to var izdarīt kaut kas, kurš nav īsti programmēšanas. Pamāta roku vai saliet roku vai apgriezt šādi pamēģināt. Pēc tam tie uzdevumi, viņi atkārto cilvēku veidīgi kustības, un tādā veidā tā kā mācās gan par cilvēku ķermeni, gan arī par to, kā kustināt robotu vienlaikus. Tad, mācoties par atomu uzbūvi, šeit ir tieši virtuālā realitāte, vairāk visi šie ir paplašinātajā realitātē, tāpēc viņi ir uz balta fona, viņus var ņemot kubu, var griezt vai atšķirībā kāds, protams, produkts. Ja pārsvarā viņus var griezt, tad, piemēram, arī sāks apskatīt atomu. Pirmais ir, protams, apskatīt teoriju. Vienmēr lielākoties visur būs apskatīt teoriju. Ir arī, piemēram, iespēja vairāk mācību plānu, kuros uzdot skolniekiem pašiem uztaisīt prezentācijas un atnāk noprezentēt klasē par kādu konkrētu lietu. Un pēc tam klasē tālāk apskatīt. Pēc tam pārsvarā ar virtuālo realitāti viņi nav mērķis lietot visas stundas garumā, tā ideja, tiešām, ka tu ieej apskaties. No sākuma izzināt teoriju, tad lielākoties skolnieki ieiet apskatās dažādus, piemēram, šajā gadījumā atomus, pastāst, kāda viņi izstāsta, kādas viņiem ir krāsas, kādas viņiem ir formas. Pēc tam viņi iznāk ārā no šīs realitātes, kur viņi pavadījuši pāris minūtes. Klasē tiek izrunāts sīkāk par to vēlreiz, par ko viņi ir redzējuši, kādas ir atšķirības, kas ir kopīgas, kas varbūt ir savādāks, un tad viņi dodas atpakaļ jau konkrētiem uzvedumiem, piemēram, saskaitīt, cik tie atomā ir konkrēti sastāvdaļas, cik ir tās, un tad nākt atpakaļ un pārunāt to detalizētāk, jau ar tādām konkrētu uzdevumu, ko viņi ieejot atrod. Tie var būt gan vienādi uzdevumi, tie var būt arī atsevišķi katram skolniekam. Lielākoties ir pietiekuši daudz dažādu materiālu, lai to varētu arī, piemēram, sadalīt skolniekus vairākās grupās un lūgt viņiem katrai grupai apskatīt konkrētu lietu. Un tad atnākt atpakaļ un visiem pārējiem pastāstīt. Tas arī ir tāda ļoti svarīga sastāvdaļa, ka viņiem ir tomēr iznākot, viņiem ir jāapspriež ar apkārtējiem to informāciju, lai viņi mācētu arī prezentēt un runāt un uzstāties. Tad es paņēmu no virtuālās realitātes, jo tā bija tāda salīdzinoši vieglākā, ne vieglākā, bet visplašākā lieta, ko var pielietot skolām. Tad, piemēram, mācīšanās par skābēm un sārmiem. Viņi ir dodoties arī tas pats koncepts, jau lielākoties visiem ir vienāds. Kad no sākuma ir teorija, tad viņi dodas virtuālā vidē, izskapēja ārā dažādas skatus. Protams, ir apkārt, skolnieks redz to savu apkārt, viņi dodas uz virtuvi, kurā jau ir sataisīt dažādi objekti, kuriem ir iespējams noskaidrot, paskatīties, kādas ir viņu pieejas līmenis. Ir arī skala, ko viņi var apskatīt, iemācīties pēc krāsām. No sākuma, ka viņi dodas apskatās uz dažādos objektus, klasē var pārunāt vēlreiz, kādas ir, kādam objektam, kurā aptuveni vietā uz skalas tas varētu būt. Pēc tam viņi dodas atpakaļ un balstoties uz to, ko viņi ir iemācījušies, dodas atpakaļ virtuālā vidē, apskatās vēlreiz objektus, saliek tos uz skalas paši. Un tad tas ir būtībā viņa patsāvīgais darbs, izveidot šo skalu. Šeit, piemēram, mācību nodarbībai klāt arī nāk tests, ko viņi pēc tam aizpilda. Vai viņi ir apguvuši to informāciju, vai viņi tajā balstoties tos otrās virtuālās realitātes vizītes datiem, ko viņi tur ir ieguvuši, viņi pēc tam pilda testu. Šādā veidā pārliecinoties, ka viņi tur nav staigājuši apkārt. Kas ir vai šis ir no klāsa vai ārā, piemēram, šeit skolotājs kontrolē pilnībā visu, ko skolnieks skatās. Skolnieki paši iziet ārā no tās vides īsti nevar. Viņiem var atļaut staigāt pa vairākām telpām vai istabām, kurās atrodas materiāli, bet viņi nevar, piemēram, aiziet YouTube skatīties. Kā viņi paliek tajā skolotāja iedotajā vidē, kā viņi arī tur paliek, un skolotājs arī redz, ko viņi tur dara. Kas ir, man liekas, tāda ļoti laba lieta, jo tomēr viņi parasti atrod veids, kā kaut ko izdarīt. Te vēl es vilku no vēstures, piemēram, aizļošanu, mācoties par seno Eģipti, aizļot paskatīties gan senās Eģiptes vidi, gan tempļus, gan apskatīt hieroglifus. Arī tā ir vide, kur viņi var staigāt, pacelt, skatīties. Kaut tas pats pārunājuma teorija, vai varbūt kāds no bērniem prezentēt par teoriju vairāk, tad dodas
iekšā šajā te virtuālajās vides telpās, apskat lietas, konkrētas lietas arī. Un tad klasē kopstas pārnā redzētu, varbūt, ka, piemēram, viens dodas uz vienu telpu, citi dodas uz citām telpām, un tad viņi savā starpā dalās ar to, ko viņi redzējuši. Piemēram, pirmais ir vairāk par lauksaimniecību, tas ir pie Nīlas, kāda ir bijuši kanāli, kāda ir bijusi tā zeme, kāda ir bijusi vairāk viņa ikdiena mājas, otrs ir jau vairāk par tempļiem, par hieroglifiem, par dieviem. Viņi dodas iekšā šajā templī un tad skatās dažādas lietas. Un nākāt, ka jāmin tiešām, ka tas ir stundas laikā maksimāli, cik ilgi vajadzētu lietot tās virtuālās realitātes brilles, kāds 15 minūtes. Pārējā laikā viņiem ir jādiskutē savā starpā, jāpild uzdevumi par redzēto un jārunās. Tā ir tā ideja. Un tad es viņiem vienu, kas bija tāds advancētāks, šie bija tādi vienkāršāki. Šis ir mākslīgā intelekta robota. Mācīšanās par to, kā viņi tieši kustās. Šis ir vairāk uz programmēšanu. Šis ir būtībā, es ieliku nedaudz, bet tā būtībā 3 stundas domāts iziet cauri, kur pirmajā stundā apskata vispārējo teoriju, izrunā par to, kā darbojas mākslīgā intelekta roboti, kā viņi strādā, par programmām un par šķirošanu. Jo sagadījumā mērķis ir uztaisīt tomātu šķirošanas mašīnu, kas varētu sašķirot tomātus, kas var no lauka savākt viņu un sašķirot. Tur apakšā var redzēt ir kartiņas, kuras tā kā simulācija, tas klases vietas simulācija, kad jaunieši tad vāktu. Tad viņiem tiek uzdots mājās izstrādāt grupā izstrādāt īsu 5 minūtes prezentāciju par to, ko viņi ir izpētījuši. Viņiem uzdot katram ir izpētīt konkrētu mākslīgā intelekta robotu, padziļināt, pasīties mājās, savākt informāciju vairāk par viņu darbību un atnākt klasu noprezentēt. Pēc tam nākamajā klasē mācās vairāk, viņi noprezentē, viņi mācās pēc šķirošanas, savākšanas darbībām, kas tas tāds ir, kāds ir nepieciešams, kādi parametri, kādi dati ir jāievāc. Tad viņi izveido vienkāršotu programmu. Un tad jau 3. klasē viņi veic tādu lielākus uzdevumus. Tagad ir rakstīt kā mini-projekti, bet pa lielam tie ir salīdzinoši lielāku, sarežģītāku uzdevumu, kur katram no viņiem ir uzdevums šajā gadījumā. Vai nu šajā gadījumā viņi jau savāc, pirms tam viņi, piemēram, atpazina dažādas tomātu krāsas, strādāja ar datubāzēm, lai saprastu, kā datus vizualizēt, kāda dati ir nepieciešama robotam, lai robots varētu arī atpazīt un kā to vizualizēt tālāk. Un tad tā mērķis beigās ir tas, ka viņiem ir no kartona izgriezti tomāti, ko robots spējīgs atpazīt, vai tas ir jāvāc nos vai nav. Balsoties uz krāsu un viņu savākt krāsu un izmēru pārsvarā. Un tas jau ir tāds jau pagrūtāks uzdevums. Bet, kā es minēju, būtībā tie uzdevumi var variēt atšķirībā no tā līmeņa. Lielākoties viņiem visiem ir vairākas grūtības, kādas var sākt ar tiešām ļoti elementāru līdz programmētu jau autonomu darbību. Un tā laikā arī mācīties par blakus esošām vietām. Lielākoties, piemēram, Fable robotam visiem mācību plāniem klāt nāk arī informācija par vai nu vēsturi, vai par arī fiziku, vai citām lietām, kas ir, ko var saistīt ap šo te darbību, kas vairāk notur viņu uzmanību. Ja mēs runājam par resursiem, tad resursi, es ieliku 2 mācību plānus, ko mēs esam iztulkojuši. Viens ir robotam, viens ir virtuālajai realitātei, bet lielākoties, kā es minēju, visi cenšas piegādāt šos mācību plānus, viņi cenšas viņus strukturizēt, cenšas pa soļiem izveidot 1., 2., 3. solis, kādā veidā pielietot šos materiālus, kādā veidā iziet cauri mācību vielai, kādā veidā apgūt šo tēmu. Ļoti bieži tie materiāli arī tiek veidot tā, lai tomēr vienu materiālu vai vienu veidu varētu apgūt vairākos mācību priekšmetos, lai viņi tomēr būtu vairāk tā kā sasaistīti. Piemēram, šajā ir par šķirošanu un kādā veidā katrs solis, kādā veidā tas būvējās. Šeit ir par ūdeni, bet to var izmantot, piemēram, mākslā, apskatot ūdens lapu krāsu, var matemātikā mēģināt skatīties fraktāļus, dabas zinībās par gadu laikiem,
Un tā tālāk te ir salikts vairākas lietas, kā to mēģināt iesaistīt citos mācību priekšmetos, un otrā pusē arī ir reāli piemēri, kā to var izdarīt. Mēs jums varam padalīties ar šiem te, lai jūs varat smelties idejas varbūt kādām citām lietām un citiem projektiem. Un tad vēl noslēdzot nedaudz padomu, pirmais ir izmantojot iespējas, ko piedāvā mēģiniet testēt, ir vairāk tiešām testēšanas vai īstermiņa nomas vai tādas lietas, kur jūs varat pamēģināt vai demonstrācijas, kad atbrauc un palīdzēt, jo viens ir tas, ka tas jums stāsta kādus piemērus, bet patiesībā tagad jūs redzat to dzīvē, kā tas darbojās un kā reaģē bērni un kā viņi miedarbojas, to visu, tas ir kaut kas pilnībā cits. Un tas ir ļoti svarīgi, ir savstarpējā sadarbība, ir ļoti svarīgi, ka skolotāji savā starpā komunicē gan skolas ietvaros, gan starp skolām. Es viņiem, ka jūs jau to ļoti aktīvi darat, bet tā ir tad ļoti liela panākuma atslēga, kad dalās ar pieredzi, jo ne visi būs labi ar visām tehnoloģijām, un arī jums nav visiem jābūt labiem visām. Galvenais ir tāds, ka jums kāds cilvēks, kurš var palīdzēt. Ļoti daudz lietas jau ir cenšas iedot, bet tomēr prasa kāds skolotājs, kurš specializējas konkrētos robotikos. Piemēram, Igaunijā ir mentoru programma, ļoti aktīvi darbojās, kur ir konkrēti pasniedzēji, ir konkrēti speciālisti ar konkrētu robotiku vai konkrētu tehnoloģiju. Un tad viņi apmāca citus, viņi palīdz citiem, viņi stāsta piemērus un tādas lietas. Ceram, ka ar laiku kaut kas tāds arī parādīsies Latvijā, kad vairāk tas viss ienāks. Tāpat arī ļoti svarīgi, jūs sākat skolā tomēr darīt, kad ir viens konkrēts ieviestējs visiem tiem dažādiem rīkiem, jo liela daļa no viņiem ir iedarbojas savā starpā, viņas var lietot paralēli kopā, lai tā nodarbība būtu daudzveidīgāka, bet ir ļoti svarīgi, ka ir viens ieviestējs, kurš šo dara, kurš saprot, kurš redz to visu kopbildi, kurš iedziļinās tajās tehnoloģijās, lai viņas arī savā starpā strādā, un lai jūs tiešām viņas varat izmantot mērķtiecīgi, kā arī pēc tam ir vieglāk pārējos apmācīt, kad ir viens, kurš ir pastāstīt par visu kopumā. Ļoti svarīgs ir apmācības un darbnīcas, un gan iet uz ārējām, gan arī iekšēji rīkot, varbūt savā starpā rīkot apmācības. Mēs, piemēram, vasarā arī bijām augustā Kuldīgā. Mēs apmācījām skolotājus, kur mēs viņiem sēdējām un praktiskājām un mēģinājām dažādas lietas. Ik pa brīdiem mācīties un atjaunot tās savas zināšanas. Ļoti svarīgs arī no sākuma, ko mums saka Igaunijas kolēģi, ka viņi nedaudz nožēlo to pieeju savējo, tā, ka viņi nepietiekoši uzmanību pievērst tam, ka skolotājiem jābūt apmācītiem, ka viņiem sākumā ir vajadzīga kaut kāda elementāra apmācība, un bieži vien ir iegādājoties sarežģītāks produkts. Ir ļoti svarīgi tomēr pielikt klāt, kad ir vajadzīga apmācība skolotājiem, kā viņus darīt, kādas ir tie knifiņi par tām konkrētajām lietām, kā viņas izmantot. Jo, lai gan liela daļa tiešām ir iedots jau tik un tā uzsākšana vienmēr ir tā sarežģītākā lieta, un tas, kas arī bieži vien ir noticis citās pasaules valstīs, ja nav tās apmācības, tad nopērk šos tehnoloģiju skolotāji. Varbūt kāds 1-2 skolotājs saprot, kā rīkoties, pārējie nesaprot, nozīmē, ka lielākoties viņi stāv neizmantot, un tomēr tās summas ir pietiekoši lielas, lai būtu vērts ieguldīt arī tam, lai lielākoties skolotāji tomēr māk rīkoties ar šiem rīkiem, lai arī kādus jūs izvēlētos. Un lai viņi justos komfortabli, vismaz izdarīt kaut kādas elementārākas lietas, un tad jau iekšēji var turpināt apmācīt, bet ja tas pirmais, domāju, grūdienis tām sākotnējām apmācībām, manuprāt, tas ļoti palīdz. Tad ir ļoti svarīgs, protams, atbalsts no vadības un pārējiem skolotājiem no pašvaldības, ja tas ir vajadzīgs, un tā izpratne par to, kāpēc tas ir vajadzīgs un kā tas palīdz šiem, gan jums, gan arī skolniekiem. Vajadzīgi, protams, arī ir kopējā vīzija un izpratne, kur jūs vēlaties virzīt, kas ir tās lietas, ko jūs vēlaties darīt vairāk, vai kas ir tās tie priekšmeti, kuriem jūs vēlaties koncentrēties, vai kaut kāds, kas ir tās vajadzības, ko jūs redzat, kas vairāk ir nepieciešams, un tad, jā, pēties, protams, ir apvienot vairākus priekšmetus kopā, lai viņi caur to vienu nodarbību tomēr apgūst vairāk tādu informāciju, kas ir apkārt. Tie tādi padomi. No gan Lietuvas, gan Igaunijas, gan no mūsu pieredzes Latvijā, bet, jā, grūtākais ir uzsākt. Tagad uzsāk un pamēģina, protams, tas ir process, un tas ir ļoti ilgs process, lai aiziet līdz tam
Bet arvien vairāk un vairāk Latvijā to sāk darīt, kas mūs ļoti priecē redzēt, bet vēl es saku tāls ceļš līdz Igauniju un Lietuvu. Un paldies jums! Jā. Varbūt jums ir kādi jautājumi par to, vai virtuālās realitātes informācija latviešu valodā? Jā, ja šobrīd visu desmitmācību plānu ir vairāk pieejama informācija katrai nodarbībai, tie skolotāju portālā ir. Un ir konkrēti desmitmācību plāni, bet būtībā to var nodrošināt arī visu latviešu valodā. Tas ir no pieprasījuma. Varbūt kādam ir vēl. Jautrītas kundze, ja jūs mums sakat, mēs jūs nedzirdam. Jā, es varbūt nedaudz papildināšu, jo kā reiz esmu arī mamma 7. un 8. klases skolniekam. Līdz ar to es īpaši bieži dzirdu to, kā negribās mācīties, un cik ļoti tas ir apgrūtinoši, un cik daudz viskaut kas, un cik daudz ir jālasa, un tā. Un tad es vēlos piebilst, un šo pētījumu mēs arī jums varam pievienot. Latvijas Universitātes pētniece ir veikusi ļoti apjomīgu pētījumu par digitālo paudzi. Tie ir tie bērni, kas šobrīd sēž 7., 8. klasē, varbūt kāds 5., 6., un tad uz augšu līdz pat augstskolai. Šo pētījumu, protams, Latvijas Universitāte veica vairāk koncentrējoties paši uz sevi, kā tad sagaidīt augstskolā šos jaunos studentus, bet tas ļoti daudz arī aptver to, ko šobrīd pieprasa tie bērni, kas ir pamatskolas lielākajās klasēs, bet tostarp arī mazie, bet tie jau ir digitālie mazuļi, tie ir vēl sarežģītāka paudze, bet es tagad vēl bišķīt par tiem digitāliem bērniem, ka viņi ir pieraduši saturu apgūt ātri un telefonā. Un respektīvi tas, ko Madara arī šodien visvairāk pieskārās, ja šīs virtuālās realitātes brilles arī rakstīju, viņas ir šobrīd apbalvotākais STEM tehnoloģiju produkts visā pasaulē. Un kāpēc? Tāpēc, ka tas principā dod šo iespēju bērnam uz virtuālās realitātes apgūt caur pieredzi to, ko skolotājs viņam mēģina paskaidrot. Skolotājs, piemēram, stāsta par asins ķermenīšiem anatomijā, skaidrs, ka par to lasīt negribās, bet ja tas acu priekšā, tas ķermenīts ir tagad, viņš tur skrien pa tiem asinsvadiem un uzņem to skābekli un tad caur sirdi un tālāk dodās, tad negribi tam bērnam tas ir jāierauga. Manuprāt, šis ir tas būtiskākais iegūms, un Class.VR arī ir mūsu centrālais produkts, un tad apkārt ir Fable, piemēram, roboti, kas ir vairāk uz robotiku, matemātiku, programmēšanu, tad ir bišķīt sarežģītāks 3D Illuminatory produkts, bet tie ir tā kā jau papildu produkti, bet šis Class.VR briļu komplekss, tas tiešām ir, man liekas, es nezinu, tiešām kā vecāks redzu, cik ļoti tas atvieglo tam skolotājiem dzīvi klases telpā mēģināt izskaidrot šo sarežģīto daudz vienkāršāk, ka tas bērns uzliek, piemēram, pa grupiņām sadalās, uzliek tās brilles un tad pa grupiņām izrunā, ko tad viņi tajās brillēs redzēja, vai tā bija anatomija, vai tur šūnu attīstība, evolūcija, ekoloģija, tur tēmas, tur ir 2000 materiāli, tur ir visas principā mācību tēmas. Vienīgais, es uzreiz saku, latviešu valodas komatus gan šīs brilles vēl nemāca, diemžēl. Jā, es skatos, ka galvenais šobrīd daži jautā par to, es gan atbildēju par nomu, ir tā, ka jā, mēs piedāvājam iznomāt šobrīd uz nomu būtībā šos abas, kas ir Class.VR virtuālās realitātes brilles un Fable robotu. Arī mācību plāna lielākoties arī bija no viņiem, jo viņi ir tādi ļoti visaptveroši produkti. Mēs varam nosūtīt cenu piedāvājumu visiem, cik ir būtībā ir Linda palabojies maldos, bet bija mēnesis 9 un 12 mēneši. Atšķirībā kāds un 9 un 12 mēnešiem arī ir ar izpirkuma tiesībām attiecīgi
kad ja jūs īrējat tādu periodu, ja jūs vēlaties viņus paturēt, jūs nedaudz piemaksājat, viņus arī paturēt savā īpašumā. Bet jā, tā ideja arī mums bija, kad mēģināt dot, tāpēc, protams, uzreiz pirkt ir salīdzinoši grūtāk, sevišķi pierunāt. Ir, protams, arī Saldo ir 2 skolas, kas aktīvi lieto šobrīd klāsvijāru. Bet, protams, tas ir, kamēr tas ienāk iekšā, bet tad mēs nosūtīsim cenas. Tiem, kas ir cenas, no galvas jums nepateikšu. Tur bija atšķirībā no cik mēnešu nomu jūs lietojat, tad mēs izsūtīsim visiem varbūt e-pastiņā, tā būs vieglāk to šo cenu piedāvājumu nomas iespējām, ja jums tāda interese. Varbūt vēl kādi jautājumi? Jā, redzu, ka Elitai ir roka gaisā. Jā, labdien. Man ir tāds jautājums. Labi, es tagad vēlētos labprāt paņemt tās virtuālās brilles, bet vai man kā pedagogam pirms tam ir kāda iespēja iepazīties ar tiem ar jau esošajiem mācību līdzekļiem, ko es īstenībā varu izmantot? Mēs varam nosūtīt, ir saraksts ar viņiem, ar pilnībā visiem, ja kaut kāds īpašs tēmas, kas jums vairāk interesē, tad mēs varam specializēt nosūtīt kopā, gan ir vairāk, ap 2000 dažādu materiālu, kas ir daudz, jā. Bet mēs varam nosūtīt gan saraksts, gan arī sameklēt labākās un parādīt tās labākās lietas, ko tu var atrast, ja kaut kāds konkrēts, piemēram. Tas parasti ir vienkāršāk, ja ir konkrētas tēmas, tad mēs piemeklējam konkrētos materiālus un nosūtām screenshots ar to, kā tas izskatās. Protams, virtuālā realitāte tas izskatās nedaudz savādā, bet saprast var. Paldies! Varbūt kādam vēl kādi jautājumi? Man ir vēl jautājums par apmācībām. Par apmācībām, jā, tūlīt pastīšos. Būtībā mēs piedāvājam arī apmācības, jā. Pieteikties uz, ja vēlas pirms demonstrāciju un skolniekiem apmācību, tad pieteikties var roboskola.lv. Mēs diezgan regulāri cenšamies braukt pie skolām un parādīt dažādas lietas, kā Lina minēja, tas ir bez maksas, ka mēs parādām šos demonstrāciju. Ja kaut kāda konkrēta produkta apmācība, tad tur ir jāstāv, bet uz demonstrācijām mēs nodrošinām to. Ierakstu varēs saņemt e-pastā. Mēs izsūtīsim, jā, visiem ierakstu un arī materiālus. Es nosūtīšu arī šos pētījumu linkus, tas būs rītdien pirmajā dienas pusē, kamēr augšu pielādēsies šis lielais fails. Un prezentāciju un arī spiegšu jums linkus uz to, kur jūs varat atrast jau tos mācību materiālus, kurus esmu pieminējusi. Lai jūs varat jau smalties kaut kādas pirmās idejas. Vai ir vēl kāds jautājums? Tās pieskatīt tik daudz un naktī. Jā. Droši, jā. Paldies jums, tad, ja nav jautājumu, tad paldies, ka noklausījāties. Mēs domājam rīkot arī par dažādām citām tēmām. Es gaņām, ka ielikšu arī e-pastiņā aptauju varbūt par to, ko jūs vēlatos dzirdēt vairāk par kaut kādām lietām. Tīri, lai mēs radītu saturu, kas jums interesē. Mēs Linda abas esam diezgan lielas entuziastas šajā jautājumā, un mums tiešām gribas attīstīt vairāk Latvijā un palīdzēt attīstīties. Mums ir tā lieliskā pieredze strādāt ar vairākām valstīm un dažādiem uzņēmumiem un savākt šo pieredzi no viņiem, ko mēs varam tālāk nodot arī jums. Tā kā droši jums ir kādreiz kādi jautājumi, jūs droši varat rakstīt mums, un mēs centīsimies palīdzēt, atbalstīt un dot padomus. Jā, un čatā arī man cits kolēģis iemet arī linku uz to vietu, kur varat pieteikties apmācībām un demonstrācijām. Jā. Super, tad liels jums paldies. Novēlu jauku vakaru. Man, diemžēl, ir tāds ļoti apmācies spēlēcīgs rudens, bet es ceru, ka vismaz būs izdevies vakars un paša diena. Paldies jums! Paldies visiem!